Trūks, bet ir kiks vai nav kiks? Nē, nav kiks. Labrens var atrast par abiem Magijs, Magijs un Magijs! Izskatās, ka laiks ir! Tas ir 12! Execute, tas ir set rounds, tā ir taktika, tā ir high pro taktika, uzbeidz saitu. Elzīs ar support to the field. JV's double kill, nav mautam, šim te bērelam. JV's dzīvo 2-4 situācija, JV's joprojām dzīvo. JV's ar trešo, JV's ar ceturto. Kas ir JV's dzīvo drīpē? Gandrīz atrada. Vienkārši šeit klausies, šeit jāieliekts. Kārtu spēli jāizvada Rinalds. Osmens, tā sauktais Cristiano Ronaldo. Elektriks tev ar 4! Ko viņš rāda? Ne jau mums no elektrikai, ko rāda? Ko? Kurš tur Kārli? Skrīts! Liels paldies arī produkšanam, Kārli. Mēs laikam abi divi iesim uz skatuves centru. Jo, Baltijas superkausa e-sportā, ko atbalsta Azarons, ko veido Geto Games, ir ļoti tuvu noslēgumam. Jā, mums viena kastīte ir nozagta, bet to nozaga trešie. Tā bija komanda kas? Feraks. Jā, kopumā, es domāju, ir laiks izsaukt spēlētājus tur, kreisajā pusē komanda Aimhaus, labajā Jumprava. Es domāju, tu vari nokārtot ievadu priekš Aimhausniekiem. Tu domā, Aimhaus pirmās sāk? Saucam Aimhaus. Nu tad, dāmas un kungi, komanda, kas ir izcīnījusi savu ceļu līdz finālam caur augšējo zaru. Ļoti zvaigžņots sastāvs. Un es šobrīd viņus aicinu zālē. Dāmas un kungi, tā ir komanda Aimhaus! Šajā sastāvā spēlē jūsu Ventspilnieks pats arī, kurš ir uzvarējis arī pagājuši gadu. Vai viņš varēs back-to-back uztaisīt, ja 2 gadus pēc kārtas, tad jau redzēsim. Komanda lēnām sāk nākt uz skatuves. Es domāju, ir pārliecināti Džeki, ka viņi uzvarēs, ka viņi paņems šo turnīru. Čau! Un Sandi, ja jau tu stāv pie Jumpravas, tad es došu to godu tev. Jā, komanda, viņu pretinieku, viņu principā biedz komanda, kuras spēlētāji principā arī veidoja pirms tam kodolu komandā, kurā spēlē Jānis un Frips. Tādi 2 bijušie komandas biedri. Vienā komandā 2 un tad otrā ir 4 kopā bijušie komandas biedri. Komanda neviena cita kā Jumprava! Un tā nav rokgrupa, tie ir e-sportisti. Pārstāv Jumpravu, skaisto mazo miestiņu Daugavas krastā. Neatceros kreisais krasts vai labais Daugavai, bet tas pirmais ir neviens cits kā Proxīs, tālāk ir CGK, Čipāns, Panu, Mīlulis, Oksfrogs un Vaidīns. Ļoti skaisti, Džeki. Ar jums, principā, es domāju, uztaisam tagad interviju ar Jāni vai no sākuma ar komandām? Es domāju, dodam komandām vārdu, lai pēc tam viņi var sēsties pie datoriem un iesildīties priekš lielā fināla, un pēc tam sauksim Jāni. Tāpēc es uzreiz ķeršos pie jautājumiem, un man pirmais jautājums uzreiz Rudam blakus stāv. Rud, es nezinu, vai ir jēga jautāt, kādas sajūtas, vai jūs uzvarēsiet, tāpēc, ka tur ir skaidri jūsu atbildi. No visiem 5, manuprāt, tur vienmēr bijusi viena un tā pati atbilde. Tāpēc es jautāšu grūtāku jautājumu. Cik kills dropos? Pa 2 kārtēm vai pa 1? Pa 2. Jau būs 2-0, pa 2, 42. 42. Labi, nopietns pieteikums. Bren, es tev jautāšu uzreiz arī tev, vai būs 2 gadi pēc kārtas? Jā, back to back. MVP arī paņems? Protams. Domā, jā. Labi. Īsā intervija ar Jumpravu, un tad arī saucam Jāni. Nē, zini, kā jūs te tikko vēl ēdāt, ko tas nozīmē paēst pirms tādiem mačiem, tur nebūs miegs? Nē, būs lielāks fokus uzreiz. Fokus lielāks. Oskar, tavi bijušie 2 komandas biedri Jānis un Frips. Grūti pret viņiem spēlēt, vai tu tomēr esi labāks? Viņi ir labi, bet es būšu labāks. Čipān, cīņa tev pret Miketu. Tie ir 2 tādi smagsvari Latvijas e-sportā. Kāds tur tas vibes? Es domāju, būs jautri uzspēlēt. Man liekas, mēs spēlējam vienādas pozīcijas vai līdzīgas, tā kā būs jautri. Mikets bieži iet caur smokiem. Kā tu apturēsi? Tas jau ir zināms, tā kā Latvijas vēsturē ierakstīts. Jābūt vienkārši gatavam. Mikets bieži iet ar Maktenu un MP9. Kā to apturēt? Nē, tas ir šaušu un viss.
Kā Vaidziņš spēlē šobrīd? Visjaunākais šobrīd vispār visā sastāvā. Mani apmierina, viņš spēlē diezgan labi, komunikācija labi, viss ir ok. Vaidziņ, kā tavi 4 pieaugušie džeki spēlē? Viss kārtībā, esi labi iejuties sastāvā? Viss ir ideāli. Labi, dāmas un kungi, lai jau džeki tad sasveicinās viens ar otru. Un drīz jau spēle, bet pirms spēles, lai viņi iesildās, ir jāsauc uz skatuves cilvēks, bez kā šis nebūtu iespējams. Latviešiem pieder lieli sapņi, latvieši dara, izpild lielas lietas, un viens no tādiem cilvēkiem ir arī Jānis no Azerona. Uz skatuves sagaidām co-founderi Azerona skaistajai vīzijai, produktam. Jāni, visticamāk, jautājumi būs gan no manis, gan no Kārļa, bet pirms tām iedosim arī šo skaisto kreklu Jānim, kā tādu vienkārši, paskatīties, kas būs skaists suvenīri. Jāni, šis tev? Super, paldies. Paspiežam roku, lai oficiāli nodots. Krūtī, klausies, kas ir mainījies Ventspilī pa šo gadu, kas ir mainījies Azeronā? Es dzirdēju, ka skaitļi aug no 80,000 uz pat 130,000 lietotāju. Vai tie ir meli, vai tā ir Wikipēdija, vai tas ir patiesi? Tev vienkārši pagājuši gadu bija, man liekas, novecojuši dati iedot, bet jā, šobrīd jau Azerona produkcija, ko ražo šeit pat Ventspilī, Viziumā, lieto vairāk kā 130 valstīs visā pasaulē. Un jau mums ir vairāk kā 130,000 lietotāji. Tātad, Ventspilnieki, ziniet, produkts, ko šeit ražo, izmanto visā pasaulē un diezgan labas atsauksmes. Tā kā, ir iespēja arī pateicoties šiem visiem cilvēkiem, eksportam, ko mēs nodrošinām, arī uzrīkot šādu foršu pasākumus. Un skatos, zāle pildās ar vien vairāk. Super! Pirms gada tu teici, ka būtu ļoti forši Latviju uztaisīt pa tādu Baltijas vai Ziemeļeiropas eksporta meku, un varu palielīties, ka pēdējos 12 mēnešos tīri tikai dēļ Kārļa, Rodiona, Ērika, Aleksandra un Madara un citiem iesaistītajiem uz Latviju brauc komandas no Argentīnas, labākās pasaules akadēmijas, Mauzeneks Tī, spēlētāji no Brazīlijas uz Rīgu lidoja, lai savāktu šos te punktus. Šis nav tāds jautājums, šī drīzāk tāda mūsu atskaita jums, Azeronam, ka šis te e-sports attīstās, bet tu vari iedot kaut kādu komentāru zālē, vai tu esi priecīgs par to? Jā, es domāju, arī var redzēt, ka šogad līmenis raudas komandām diezgan spēcīgi, un ko es pamanīju, ka daudz vairāk latvieši ir. Tas nozīmē, ka Latvija izsitās, Latvija aiziet priekšā, tieši pateicoties tam, ka mums Latvijā daudz vairāk notiek šādu veidu pasākumu. Skateparkā pāris džeki prasīja, kad Ventspilī varētu būt gaming 10 datorus, kuriem varētu uzspēlēt klases starpbrīžos. Kaut kas tāds ir vīzija Azeronam? Azeronam nē, bet Ventspilī, jā. Ventspilī būtu forši, jā. Krūt, dāmas un kungi, tad izbaudam finālu. Pa labi, Jumprava, pa kreisi, Aimhaus Kārli, vai tev ir kāds jautājums? Nē, tad paldies Jānim, paldies Azeronam, izbaudam. Paldies. Un kamēr Kārlis mēģina atrast savu komentēšanas posteni, ir viena svarīga lieta. Ir jāizņem pāris tādas biļetēni, kas tad īsti saņems balvu. Es zinu, ka mums ir pāris laimīgie. Tie ir kopā 5. Es tūlīt arī viņus visus nosaukšu. Ja nebūsiet zālē, tad Mārtiņš ar jums sazināsies. Tā, kopā ir 4. Pēdējo pēc tam paņemsim. Vai mums zālē ir Guntis Landsbergs? Jā, labi! Nāc, ļoti labi. Aicinam tevi uz skatuves. Vai mums uz skatuves šeit, klātienē, ir Dāvids Pitkevičs? Varbūt policisti Dāvids Pitkevičs. Nē, labi, laikam nav. Tā. Vai mums ir... Pamēģini tu izlasīt. Fēliks. Uzvārdu nevarēs izlasīt. Pečaks. Pečaks varbūt. Ir tāds Pečaks. Pečaks, Ēriks! Fēliks! Nāc, tu esi tas? Nāc, tad... tu neesi, tu melo. Ok. Tad labi, ar Fēliksu arī noteikti sakontaktēsimies. Mareks Mitents! No vienas rindas!
Nu, labi, tad paņemsim 5. Un speciālā balva no Azerona. Jasmīna Žagarē! Nav, ja? Nu, labi, nekas katrā ziņā sakontaktēsimies. Bet pirms tā nākamās balviņas nodosim. Mums vajag 2 vai arī 4. Cik cilvēks vajag uz skatuves? 2. Labi, kurš grib uz skatuves būt? Labi, 4. Tu biji 1, tu biji 2, un tad jūs 2. Labi, Džeki. Ziniet, kas būs jādara? Mums būs 2 pusfināli, 1 fināls. Labi, tu paliec šajā pusē, tu ej uz otru pusi. Tu ej uz to pusi, tu paliec šeit. Kā sauc? Ivans. Marks. Marks. Ivans, Marks. Tevi? Arčams. Arčams. Martins. Labi. Es domāju, 1. pusfināls tu šeit lūdzu, skatos priekšā, tu šeit. Ziniet, kas būs jādara? Būs akmeņš šķērs papīrīts līdz 3 uzvarām. Varēsiet? Es taisīšu tur pantiņu, jūs močīsiet. Un uzvarētājs tiek uz finālu, pēc tam būs balva. Sapratāt? Es domāju, kopā ar zāli var, ne? Varam uzdziedāt džekiem. Tā, Nu, visi akmeņš, kopā, šķērs, šķērs, papīrīts var uztaisīt, domāju. Gatavojamies. Ieņemam pozu. Ir, ja? Akmeņš, šķērs, papīrīts, 1, 2, 3. Nīča. Akmeņš, šķērs, papīrīts, 1, 2, 3. Nīča. Akmeņš, šķērs, papīrīts, 1, 2, 3. Akmeņš, šķērs, papīrīts, 1, 2, 3. 1-0, 1-0. Paga. Vai varēs atspēlēties? Nu, jā. Mēģinām. Akmeņš, šķērs, papīrīts, 1, 2, 3. Akmeņš, šķērs, papīrīts, 1, 2, 3. Akmeņš, šķērs, papīrīts, 1, 2, 3. 1, Kārli, vai tu pēdējo nomauc? Davai. Akmeņš, šķērs, papīrīts, 1, 2, 3. Akmeņš, šķērs, papīrīts, 1, 2, 3. Tā, tu paliec uz finālu. Paldies par tev. Tev Mārtiņš pēc tam iedos mierinājumu balvu. Viss kārtībā. Labi, 2. pusfināls. Varam, Džeki? Aiziet. Jā. Kārli, tu sāc šoreiz. Akmeņš, šķērs, papīrīts, 1, 2, 3. Akmeņš, šķērs, papīrīts, 1, 2, 3. Ir 1-0, 1-0, ok, kārtīgi. Akmeņš, šķērs, papīrīts, 1, 2, 3. 1-1, kārtīgs pusfināls. Akmeņš, šķērs, papīrīts, 1, 2, 3. Fināls! Ļoti labi. Labi, kaut kāds komentārs faniem pirms fināla. Nezinu, tu zini kaut ko? Viss labi. Labi. Akmeņš, šķērs, papīrīts, 1, 2, 3. Akmeņš, šķērs, papīrīts, 1, 2, 3. 1-0. Akmeņš, šķērs, papīrīts, 1, 2, 3. Dāmas un kungi, Nīča. Akmeņš, šķērs, papīrīts, 1, 2, 3. Akmeņš, šķērs, papīrīts, 1, 2, 3. Oh my God, 2-0! Jā, mums ir čempions! Ļoti labi. Palieciet šeit, tūlīt būs dāvanas. Tā, 2. vieta. Lorgar Pelīte. Būs labi? Jā, normāli. Kaut kāds komentārs faniem kamerai. Tev nav. Tu iesi prom. Tā, tev, Lorgar, redzēji, klaviatūra no Lorgar. Kaut kāds komentārs? Nē. Paldies, Džeki. Izbaudat. Paldies. Tā, jums mierinājuma balva. Tā. Nē, pēc tam iedošu. Pēc tam pienāksim pie jums ar mierinājumu balvām. Paldies par jums par dalību. Izbaudat Counter-Strike. Sandi, es domāju, mēs varam doties uz komentēšanas sēdvietā mūsu un lai lielais fināls šauj vaļā. Es domāju, ka visi šim ir gatavi. Mēs esam gatavi spēlēt, ir gatavi. Jā, mācām komentēt, baudam vakaru. Kāda Liepāja? Ventspils ne tikai Counter-Strike galvaspilsēta, bet arī Akmeņš, šķērs, papīrīts. Vajag uztaisīt čempi. Kaut kā tā.
es skatos, ka kamēr es esmu nācis, jau nokavējis visu action esmu, bet šobrīd jau 2-4 situācija izskatās, ka Ruts tur iesaistās ar pistoli kārtīgi 3 kiliem, un Čipans jau ir palicis 1-4 situācijā. Janks dabūs pēdējo, un Aimhouse veiksmīgi iesāks spēli 1-0. Es domāju, ka mums vajag pašā sākumā noskaidrot, dāmas un kungi, kamēr vēl spēle nav iekarsusi. Pārbaudīsim, kurai komandai ir skaļākie fani, vai paša Ventspilnieka Aimhouse komandai, vai arī Jumpravas viesiem. Tad sāksim ar viesiem. Dāmas un kungi, uztaisiet troksni, ja jūs atbalstat komandu Jumpravā. Kaut kas ir. Labi, tagad es gaidu. Es jau dzirdēju pēc uzvarētā raunda. Uztaisiet troksni, ja esat par komandu Aimhouse. 3/4 no koncerta zāles noteikti ir Aimhouse pusē. Tāpēc skatāmies, ko Ruts izdarīs. Rudam jau rokās ir ko? Tas ir iespējams, bet šobrīd Jumpravas komanda dodas iekšā jau un ir atraduši savu pozīciju, ar kuru grib doties iekšā. Frips šeit skatās, vai kāds skrien viņa virzienā. Pagaram neviena nav, bet Janks iesaistās un dabūs jau pirmo kilu. Ruts arī dabūs. Tikko, ka viņš šeit nāk virsū, viņš dabūs arī otru Čipans un Vaitas. Viņš arī iesaistīsies ar saviem teknainiem. Jau tā ir 2-3 situācija. Jumpravai vēl ir iespēja kaut ko izdarīt, bet nē, šeit Frips neļaus neko izdarīt. Un Čipans atkal ir palicis pats pēdējais komandas kapteinis. Skatīsies, vai vispār kaut ko var atrast. Es domāju, ka iespēja nav, no abām pusēm ir iespiest. Un Ruts atradīs arī 3. kilu šajā raundā. 2-0 Aimhouse izvirzās vadībā. Ruts jau 2. raundu pēc kārtas ar 3 kiliem. Viņš noteikti ir uzkārsis un ir gatavs maukt. Gatavs uzvarēt, gatavs aizvērt spēli 2-0. Vai viņam tas izdosies ar savu komandu, tad jau redzēsim. Varbūt būs ātrā spēlīte, varbūt ne tik ātrā spēlīte, bet to jau noskaidrosim tepat šeit uz vietas koncertzālē Latvijā. Un jūsu ekrānos, ja esat pieslēgšies tiešraidē, bet šeit CGK jau uzzinās informāciju to, ka viņam virsū skrien pretinieks spēlētājs un atkāpsies lēnām meklēs, vai kāds tur vēl grib izaicināt savu līderi vai nē. Kā viņam ir tikai pistole, bet šeit tagad CGK cauri dūmam nemēģinās šaut, skrien cauri banānam, nošāja mugurā Oksfrogu Frips, nošās CGK, un Čipans cauri dūmam arī atradīs Fripu. Turpinam meklēt savu veiksmu cauri dūmiem, bet nekas nesavienojās priekš viņa. Un līdz ar to atkāpsies no šīs pozīcijas. Vēl minūti ir, ko spēlēt šajā raundā. Brents atradīs Vaidziņu. Tagad informācija par viņu zinām. Ir zināms arī, ka viņš tur ir kopā ar savu komandas biedru. Brents ar Miketu kopā sargā B pagājušajā kartē, pagājušajā spēlē. Viņi arī sargā Inferno B kopā, tā kā tāds mūris un vienkārši neiespējami. Brents ar Miketu izlec kā pārsteigums un dabū pēdējo spēlētāju. Līdz ar to 3. rauns Aimhouse komandai. Sandi, es domāju, Aimhouse ir iesils. Viņi ļoti agresīvi spēlē, ļoti ātri grib aizslēgt šo karti. Zini, kā ir, Kārli? Ja tu sāc pretinieku kartē ar tādu 3-0 uzvaru, tas jau tev principā paceļ to enerģiju. Negribās teikt par 200%, bet vismaz par kaut kādu kritiņu noteikti. Kā jau redzam augšējā šajā kreisajā stūrī virs radara, komanda Jumprava izvēlējās šo te karti, bet savukārt Aimhouse sāk šīs kartes spēcīgajā pusē, tā ir aizsardzība. Kāpēc tas ir tā? Kāpēc tieši viņi izvēlējās varbūt šo CT, jeb aizsardzības pusi? Šī karta Inferno, viņa ir tāda ļoti šaura, viņa ir diezgan maza, un tu ļoti ātri pašā raunda sākumā vari uzvarēt šo te banāna kontroli. Banāns ir tas, kur ir numur 8 un numur 6 laikam, jā, tie ir tie divi skaitlīši. Šis ir banāns, un šī te zona banānā ir ļoti, ļoti svarīga. Principā vienmēr komandas, šeit vispār spēlētājs kaut kādā veidā ir ielicis pitā, ja bedrē, Fripam labs leņķis, viņš arī viņu nolasa. Un, jā, par banānu vienmēr ir jācīnās. Tas, kā komandas cīnīsies, būs metīs molotov kokteļus, metīs pēc iespējas dziļāk dūmu granātu, lai atgrūstu pretiniekus. Jo tu nevari uzvarēt kārti, ja tev nav šīs te kontrols kaut kur par kādu svarīgo daļu. 3-3 situācija šobrīd komandu Jumprava uzbrukumā izskatās, ka lēmums ir pieņemts un ir jāsavāc bumba.
Numur 5 tajā pašā laikā diezgan daudz informāciju ir savācis, spēlē diezgan dziļi šajā A-saitā Čipānam. Vai izdosies kaut kādu taimingu atrast? Izskatās, ka pat varētu. Viņš lēnā garā šeit arī spēlē. Rūdis no attāluma. Brents vēl vairāk par Brenu vispār nav informācija. Viņš ir diezgan labi sevi nolicis uz Rūda kontakta. Pastieties, cik gudi spēlē Rūdis. Izšauj un vispār par Brenu vispār negaida. Viņi aizmirsa par Brenu vai tiešām aizmirsa par Ventspilnieku. Sveigāk kā paliek pēdējais, bet Rūdis ļoti gudri nospēlē komanda Aimhaus. Brents vispār nepievērš sev uzmanību, vienkārši nolika sevi stūrītī un pēc Rūda kontakta ar dažu sekundžu pauzi atvērās. Kārli, diezgan gudrs rauns. Jā, mēs jau zinām, ka Rūds ir ļoti gudrs un ātrs spēlētājs. Nepavēlti šobrīd personīgais rezultāts ir 9-0 un nav nereizi vēl nokritis, ja neutralizēts šajā kartē, šajā spēlē. Un arī ir dabūjis, protams, profesionālos un pusprofesionālos līgumus vairāk kārt. Un šobrīd arī meklē savu nākamo komandu, nākamo izaicinājumu, kuram doties pretī. No Latvijas īstenībā diezgan daudz AVP spēlētāju nāk. Bet šeit Rūds atkal iesaistās un dabūs jau 10. kilu 5 raundu laikā. Diezgan jaudīgi, es gribētu teikt. Un Jumpravai ir jāmeklē risinājumi, kā tikt galā ar Rudu un pēc tam kā tikt galā ar pārējo komandu, jo šobrīd Rūds ir 1-5. Tā gribētos teikt, ar 10 kiliem reāli viens pats var sargāt, visu izdarīt. Ja otrajā raundā AVP pacēl, tas ir iespaidīgi. Un šeit CGK tagad ir iesprostotais Dūma. Varbūt kaut kādu informāciju iegūs, bet ir jāmeklē, ir jāskatās, ir jākomunicē, jāsaprot, kur kas ir doties. Dūmam cauris ļoti daudz loķis. Izšauj vienu dabūs, bet CGK viņa apstādinās. Brents paspēs dabūt 2. Pirms vajadzīgs viņa apstādinās, vai viņš tagad palicis 1-3 situācijā. Vai viņš to spēs izdarīt, atbrauc no Īrijas līdz pat Ventspilī. Tagad ir iespēja dot 1-3 lielajā Baltijas superfinālā, galvenajā lielajā pašā finālā 1-3 situācija, lai dabūtu pirmo raundu savai komandai. Bumba jau gandrīz ir pusē notikšķējusi uz leju, bet Rūds joprojām ar AVP tikai skatās, vai viņu dabūs. Jā, viņš viņu dabūs, un tas ir Rūds, kurš noslēdz raundu. Līdz ar to 5. rauns Aimhausam. Jumpravai patiešām ir jāmeklē steidzams risinājums, ko viņi var izdarīt, jo šobrīd vispār nav nekādas pretestības. Nekautrējamies no tās ieejas zālē. Es domāju, pie mums ir diezgan forši šis te šovs, tā ka tie, kas vēl apsver pie sarkanā paklāja, doties iekšā vai tomēr nē, es aicinam jūs ar Kārli un ar visu pārējo komandu un kopā ar Azaronu aicinam jūs šeit telpā izbaudīt kaut ko tādu neordināru, kaut ko interesantu, kaut ko mūsdienīgu, dāmas un kungi. Minūte 26 šajā raundā. Tas, ko jūs redzat uz ekrāniem, ir kontakts. Paldies, ka programmā ievērojāt. Varbūt sociālos dzirdējāt. Paldies jums, ka atnācāt uz šo finālu. Aimhaus pret Jumpravu, dāmas un kungi. CGK atriebja Miketu. Miketam šajā raundā 1 kils un Rūdis mēģina saprast, vai pretinieki jau ir iegājuši šajā te B saitā vai nē. Dūma granāta varētu viņam diezgan uz kādu nelielu brīdi arī nobloķēt vīziju. Un tagad situācija ir vēl sarežģītāka viņam. Rūdis tā kā mēģina saprast, kāds ir ienācis vai kāds nav. Ar granātu nesanāca līdz galam atvērt šo smoku. Un tā mēģinās iztīrīt klusos leņķus. Jānis mēģina pārredzēt, vai te kāds varbūt nav jau klusītēm iegājis. Un ar molotovu kokteļiem un ar smokiem tomēr komanda Aimhaus mēģina vēl lēnāk rācis. Un šeit Jānim varētu būt moments. Ļoti drīz izskatās, ka viņš gaida. Zipsītis ir iziet savu smoku, dabū neku bomba. Jānis dabū 2 un pēdējais palicis ir Čipāns. Ļoti labi nospēlē Jānis Krūmiņš. Jaunpils galvenais boss, starp citu, jā, arī kurzemnieks šķiet. Jaunpils Četrūnis! Un sausā 6-0! Ujā, starp citu, Kārli, šī komanda ļoti labi nospēlēja arī pasaules kausa šī slēgtajā posmā.
lieli mali. Šeit arī Ventspilnieku otrā rinda vai pirmā Jānis un kompānija. Ļoti liels paldies Džekiem, kur ieņēmuši arī pirmo, otro rindu. Tas tā tomēr parasti bišķi kautrīgi, bet tomēr Džeki, jā, labs vietas. Trips šoreiz headshot leņķīts viņam Rūdis mēģina un trāpa arī. Čipāns krīt, nekas nesanāk komandai Jumprava. Kārli, kur ir Jumpravas fani? Vai tiešām viss ir par Ventspilnieku? Lielākā daļa zāles bija par Ventspilnieku un viņa komandu tajā brīdī, kad es pajautāju, lai uztais emocijas to, kuru komanda atbalsta. Un es domāju, šobrīd nav vispār nekādas atbildes no Jumpravas pret Rudu un Aimhouse ļoti labajām stratēģijām sagatavotajām. Bet šeit tagad. Rūds atgriežas savā pozīcijā. Mikets iziet caur dūmam. Rūds arī dabūs boksīju. Oksfroks iesaistīsies, dabūs Breinu, bet viņam ļoti grūti būs kaut ko vēl izdarīt. Jā, Mikets neļaus 7-0. Dāmas un kungi, tas ir vienkārši fenomenāli kaut ko šādu lielajā finālā izdarīt. Vai patiešām viņi ir tik dominanti un tik ļoti pārliecinoši, ka viņi uzvarēs vienkārši tik viegli? Kārli, nezinu, komanda Aimhouse labi ieskrējusies. Frips arī te pasties kā skateparkā, principā tādiem skateparka soļiem, tad tikko kustējās. Interesantu režīmu mums šobrīd rāda mūsu iekšspēles operators. Bet tas gan bija smūs. Labs transitions, CGK, Rūdis. Izstāsta ļoti spēlē Rūdis. Paredz, ka tas varētu būt tāds ātrāks rauns un nospēlē no attāluma. Nelīd iekšā šajā banānā, un tā arī ir tāda taktika. Ja tu zini, ka pretiniekam varbūt ir vājāks ieroči, mazāks pistols, tad tu ar savu snaiperīti noteikti negribi tur līst. Viņš arī pierāda, kāpēc ir tāds tiešām viens no Latvijas labākajiem spēlētājiem uzreiz, vai turpat blakus Jekinderam un Brokiem. Ja jūs domājat, ka vispār šī kaut kāda trakā situācija bumba, tad plēntot, nē, tomēr nofeiko bumbas plēntu Kristaram Brensonam, te divi potenciāli spēlētāji blakus. Frips arī palīdz. Izstāsta tiešām jau 8-0, kuru katru brīdi. Un tā arī ir, dāmas un kungi, Aimhouse turpina dominēt. Tu gribi dzirdēt kaut ko vienkārši prātam neaptveramu. Ja es tev kādreiz to pateiktu, iedomājies, kaut kas tāds varētu notikt, tu nenoticētu. Rudam ir 18-0 šobrīd rezultāts. Tāpēc arī viņš ķiķina, tāpēc arī viņš ir priecīgs, šis te Berģu numur 1 snaiperis. Varbūt jums ir kaut kāds tāds jautājums, cik tad tālu šitie vietējie džeki ir no Jekindara vai tur no Brokija. Tad atbilde ir tāda, ka individuāli, varbūt viņi pat ir spēcīgāki. Bet, protams, Jekindaram komplektā ir ļoti, ļoti labs spēles IQ. Komunikācija, un varbūt tad tur kādam komunikācija nav tik laba, bet kādam savukārt ļoti labs utility, bet individuāli, tīri mehāniski šie spēlētāji, es domāju, ir turpat un varbūt pat spēcīgāki. Varbūt ne visi, bet kādi 2, 3, 4 noteikti. Kārli, vai te būs 9-0? Es domāju, ka jā. Wow, tas gan bija tā asi. Labi, šobrīd dzirdējām, ko Oksfroks teica pirms intervijas. Viņi ir gatavi šeit spēlēt, ka nerad nekādas problēmas, bet šobrīd tāda sarkanā līnija komanda Jumprava, ko viņi nevar pārkāpt. Tas pirmais rauns, zinīt, tu paņem to pirmo raundu un uzreiz vari aizķerties. Rūdim atkal gudra pozīcija. Piesedz viņš savu komandu piedu šeit. Jānis arī nospēlē un no labu ļoti grūti ir ieiet šajā Inferno saitā. Tiešām, un Rūdis arī pirmo reizi krīt 21 viņam. Un Mikets 9-0, dāmas un kungi. Paldies, ka esat atnākuši uz šo te Azeronu Baltijas superkausu, jeb superfinālu 2. gadu jau kaut ko šādu organizējam kopā ar Ventspils foršāko uzņēmumu, dāmas, un ļoti ģimenisks, ar vērtībām, ar lielisku produktu, kur atpazīst visā pasaulē. Iedomājieties, šeit no Ventspils jūsu produktu lieto Austrālijā, Amerikas tālākajos štatos, Amerikā, Dienvidāfrikā. Tā ka jā, tāds tiešām ir par ko lepoties. Liels paldies Azeronam par atbalstu.
un noteikti aiziet varbūt kādā klases ekskursijā pie viņiem uz vizījumu centru. Tur ir ko redzēt, tur arī iedvesmoties. 10-0, nu negribās tā teikt, bet izskatās, ka tas varētu notikt. Oksfords ceturtais palicis pēdējais 48 dzīvības. Jumprava, jums vajag paņemt nevis tehnisko pauzīti, bet taktisko timeoutu. Čipān, lūdzu, izsauc timeoutu. Jums vajag parunāt, kā, nezinu, savākties, nomierināties, ka pretinieki nevar tā ieskrieties. Kārli, ir 10-0! Nu jā, tur vienkārši iespēja nav. Jā, nu, Rūdis pasaka čau savam degunam, divreiz iedzer arī monsterīti, nelietojiet arī uz acīm, bišku pastrādā, patīk. Nu, ļoti forši, 21-1 viņam bija. Vai kāds tur bija? 22 jau ārprāts. Nu jā, tā ir vispār laba statistika. Nevelti viņš spēlē mīnus pidžamas. Šis aizies viņa reitingā. Kā lūdzu? Šis aizies viņa reitingā. Starptautiski atzītajā reitingā. Jā, pasaules īstenībā rekordēs. Nonāk pie tā planā. Oksfords turpina dot pretiniekam pirkstiem. Nu kaut kā, nu ne jau jūs 13-0 zaudēsiet šādā finālā. Zālē, kur jūs skatās un jūs vēro, nu jāsaņemās komandai Jumprava. Izskatās, ka ir gadi. Šeit numur 3, starp citu raujās. Numur 3 parādiet, numur 3 viņš parāda. Brensons ir par daudz, gribēja Miketu arī izdzēš. Bet Rūdis. Vai viņam izdosies kādu savākt? Frits atver smoku ar granātu. Nē, nesanāk viņam, smoku ir pārāk tuvu. Nevar būt. Un dāmas un kungi. Izskatās, ka komanda Jumprava ir pavisam tuvu, lai dabūtu to pirmo raundu. Jūs zināt, tad tas var turpināties rauns pēc raunda. Ir. Jumpravai tomēr būs pirmais rauns. Es jau domāju, skatījos, viņi ies iekšā, viņam ir jāmēģina iet iekšā, bet tāpat neizdevās. Kas tas bija? Kaut kā tomēr nebūs, zin kā, nulīte Jumpravai vismaz viens būs. Bet labi, vismaz saņem ar Džeku to vienu dabūt. Jāskatās, kā tagad būs turpinājums. Varbūt viņi arī var paņemt 12. raundu un otrajā puslaikā visu pagriezt otrādāk. Šeit cauri dūmiem dabū veiksmīgi CGK. Labi, mēs runājam par Rudu, ka viņam ir 23-2 un nežēlīgi labs rezultāts, bet paskaties uz Proxiju, viņam ir 0-10. Viņš to nav atzīmējies šajā spēlē vispār necik. Ruds skatās, meklē. Bet Čipāns cauri dūmam dabūs Miketu. Izlīdzināts cilvēku skaits. Abās komandās tagad ir. Oksfords mēģina atrast kaut ko domā, meklēt, nemeklēt, līst, nelīst. Klausās uzmanīgi, klausās informāciju, redz no kurienes, kas lido, kādas granātas, kādi spēlētāji, kas pēc Oksfords dabūs Jānis, tu izies ārā. Tālāk ies uz priekšu. Bet neveiksmīgi samainās dūmā pretnieku un Čipāns dabūs frīpu uzreiz. Čipāns ir pamodies, tāpēc viņš negribēja ņemt timeoutu. Tajā brīdī, kad tu pieminēji, ka ir jāņem timeouts, viņš kratīja galvu un nē. Un tas varētu būt tas iemesls, kāpēc nē. Rūs redzās, no kā vien paņem pistoli, dabūs ar pistoli, bet no muguras Oksfords ienāk. Un Jumpravai tomēr būs otrais rauns. Viņiem vēl ir viss otrais puslaiks priekšā, viss ir iespējams, bet vai tas ir patiešām iespējams pret tādu komandu kā Aimhouse? Skatāmies, kā tad veiksies otrajā pistoļu raundā, lielajā Baltijas superfinālā. Dodamies iekšā pistoļu raundā, puses ir samainītas. Jumprava tagad aizsargāsies, Aimhouse uzbruks, lai gan izskatījās, ka viņi visu laiku uzbruka no pat aizsardzības puses. Un tagad jau jāmeklē, jāskatās, ko nu darīs Čipānam. Ir kontrola šāviens izšauts.
Un viņš uzreiz dūmu nomet. Viņam cauri dūmam izskrien spēlētājiem, viņš uzreiz sauc palīgā, jo viņš dzird to, cik daudz spēlētāji ir izskrējuši ārā. Ir jau arī izdalījušies Junkrovs spēlētāji apkārt kārtē. Tagad jau meklē iespējas Čipāns šeit. Skatās, vai kaut kas ir iespējams kaut ko atrast, vai nē tomēr. Čipāns atradīs Rudu, kurš slēpjas stūrī. Izlīdīs ārā no savas pozīcijas un atradīs, un tagad jau Čipāns neatradīs. Nākamā viņš atradīs vēl vienu Friks, tomēr atriepsies, un Mikets arī. Nu jau tas ir 3-2, 20 sekundes vēl. Okstroks ar Vaitas, viņi tomēr uzvarēs šo raundu, un Jumprovai 3. rauns jau, nu, izskatās, ka tomēr šis varētu pēc kaut kā jau izskatīties. Sākam arī otro raundu. Eimhaus šeit ar, nu, drusciņu uzlabotākiem ieročiem, pistolēm. Friks un Ruds pat ir paņēmuši stiprākus automātus savās rokās. Nu, Ruds tas ir skaidrs, kāpēc paņēma. Viņš jau izrādās vienkārši šajā lielajā Baltijas superfinālā, kamēr Fripam, nu, arī ir kaut kāda iespēja atzīmēties. Un Eimhaus, man liekas, vienkārši ir sarījušies drosmi un ir tādi drusciņi egoistiskāki spēlētāji. Viņi domā, ka viņi visu var. Tāpēc viņi nopirka šos uzlabotos ieročus un granātas, bet Junkrovs aizsardzība stāsies pretī. Proksijs iesaistās spēlē, beidzot ar pirmo kilu un neiesaistīsies tomēr ar otro, jo Ruds viņu apstādinās. Šeit Ruds arī kritīs Oksfrogam. Un līdz ar to tagad Oksfrogs tālāk iet meklēt spēlētāji, atradīs arī otro, jāpārlādē pirms cīnās trešo, bet šeit jau Vaicekam jācīnās ar Vajanksu, viņš uzvarēs šo duelu un Mikets ir palicis pēdējais. Viņš rokās paņem M4, un viņš tagad meklēs, skatās, kas ir iespējams, un nekas nav iespējams, bet Zinka Longā ir spēlētājs, viņš atradīs pirmo, viņš ņem pistoli rokās, viņš skrien tālāk meklē nākamo savu pretinieku, viņš atrod, viņš zina, kur ir informācija, Vaicekam arī rokās jāņem pistoli, viņš šortā ieskrien dabūt CGK, viņš vienkārši skrien apkārt un šaudās ar pistoli, un tagad viņš jau skrien projām, izskatās. Bet, nu, ko nu darīs? Ko tagad darīs Jumprava? Jumprava saprot to, ka viņš laikam ir aizskries projām, bet ir iegājis apartmentos, nevar saprast, uz kuri pusi tad aizgāja šeit ielido dūms, un uzreiz Vaitas viņam ir jālido un jāpalīdz uz B saita cīnīties, jo Mikets, tas ir Mikets, bet Čipāns apstādinās viņu un 40. Man liekas, jau sāk izskatīties pēc combacka. Nu, nekautrējamies no tā sarkanā paklā. Es domāju, ka viņi tur noteikti ir jāiet iekšā tajā zālē. Redzam, tur cilvēki varbūt jāiet kaut kas jauns, kaut kas tāds inčīgs. Nu, prieks, ka atradāt laiku programmā un ka pamanījāt šo te pasākumu. Liels paldies arī mūsu operatoram uz skatuves Aleksandram. Starp citu, tas Džeks melnajā krekliņā. Tas Džeks melnajā krekliņā taisa labdarības spēles futbolā. Ja kāds, starp citu, grib piedalīties varbūt ar influenceriem vai reperiem, nu tad pieiet pie Aleksandra. Viņš ir nopietns Džeks Līvānos, starp citu organizē sportu Līvānos, un pasties otrā Latvijas pusē vēl kruķī lietas ar kameru. Aleksandrs, dāmas un kungi, aplausus varam iedot! Lodzu! Nu jā, absolūts gauts. Labi, 4-5 situācija. Kārli, tev mikrofons, es redzu, ka tu pie lūpām, tu gribi kaut ko teikt. Nē, nu es vienkārši gribu skatīties spēli un komentēt. Šeit jau Mikets vienkārši teikt, deviņi ieskrien iekšā un dabūt Čipānu, nomet dziļu dūmu, bet tas neapstādinās viņa ceļu. Viņš turpina doties uz priekšu. Nu jau Jumprava ir palikuši trietā. Tajā brīdī, kad es pieminēju, ka var izskatīties pēc combacka, vairs jau neizskatās pēc tāda, un Eimhaus ir atpakaļ vecajās sliedēs pat ar pistolēm. Mikets pavisam vienkārši atvēra saitu un dodas tālāk. 30 sekundes vēl palikušas, izskatās. Jumprava tomēr grib saglabāt savus ieročus, bet Mikets neļaus pretiniekiem saglabāt savus ieročus. Oksfrogs atradīs Jāksu, kurš arī meklē pretiniekus. Un nu jau sāk pieklust, bet šeit CGK tūlīt satiksies ar pretinieku Miketu un dabūs arī viņa apstādinās. Neļaus vairs viņam ieskrieties un atņemt vairāk ieročus. Bet Brens gan grib atņemt ieročus. Tas, kas neizdevās Miketam, izdevās Brenam. Un pēdējais ir palicis Oksfrogs, kuram arī vajag atņemt ieroci. Oksfrogs nazīti pret Brenu.
Nu, tas jau ir tāds, es gribētu teikt, izaicinājums pret vietējo uztaisīt nazīti mugurā, bet Okstroks to izdarīja. Nu jā, Jānis arī paspēlējās ar acu skatienu. Arī fanu mīlulis iepriekš spēlējis tādā komandā kā Havens, Vitālijs Valdis, Vīpskijs tur bija organizācijas viens no līderiem. Un jā, Havens ļoti forša komanda bija, un citajā komandā spēlēja arī Proxys, kas tagad jau viņu izpirka Jumpravas piecinieks. Nu, Latvijas e-sportā arī ir transferi. Domāju, ka arī naudiņas tur aprit, tā ka ļoti, ļoti interesanti īstenībā tāda štelīte. Un šeit, kaut kas no skatības sāk kliegt, vaidziņš ar šo te dīglīti spēlē no tuvuma. Mēģina aizcirkt, tur 3 saimhausnieki. Nu jā, trietā ar 3 kalašiem tomēr vajag pārspēt vaidziņu. Viņam tur pistoli, kas vispār notiek ar individuālo statistiku. Proxiem 1.15 Kārlī. Rūdim 25.5. Jā, pilnīgi pretējas statistikas, pilnīgi pretējas. Bet izskatās, ka Aimhaus zina, ko viņi grib darīt. Sagatavojas, viņam vēl ir 50 sekundes, ko spēlēt, to uztaisa mazu troksni, bet vai to dzirdēja Jumpravas spēlētājs? Jā, laikam dzirdēja, tagad arī dodas iekšā Čipāns cauri kastei šauju. Viņam nāk klāt pretinieki, CGK cauri dūmam dabūs Janksu, un Čipāns paspēja aizmukt no Miketa, jo Mikets ir ļoti ātru tempu uzņēmis, un tādu sprinta tempu uzņēmis, un visu laiku skrien pakaļ pretiniekiem. Okstroks dabūs arī Rudu, un Mikets ar fritu spēlē. Mikets nespēs neko izdarīt, un Frits ir 5-4 situācijā. Dabūs divus, vai viņš dabūs arī trešo, un varbūt arī ceturto. Uz skatuves nebūs. Okstroks dabūs un uzvarēs šo raundu, nu 5 jau ir Jumpravai. Vai viņi vai spēs dabūt vairāk un pietuvoties vēl tuvāk? Jāskatās. Es domāju, ka viss ir iespējams. Viņiem ir aizsardzība, viņiem ir stiprākā puse. Viņi to var izmantot priekš sevis. Un Aimhausam turpretīm jāveido stratēģijas. Un to izveidot šāda veida komandai, kas tehniski skaitās kā vienkārši tāds miksiņš savācies, nevis īsta komanda, ir diezgan sarežģīts. Bet tāpat kaut kādas iestrādes jau ir redzam arī pelītes. Tur visdažādākajos veidos ir arī nosaukumi tiem visiem veidiem, kā viņus tur. Diezgan interesanti īstenībā papētīt datoru nozari, e-sportu nozari un kā tas viss strādā, jo ir tik daudz sīkuma, tik daudz nišas, pie kurām var iepazīties. Bet Proxys dabūs Rudu. Otrais kills šajā spēlē, viņš apstādina to spēlētāju, kuru bija vissvarīgāk apstādināt. Tā kā Proxy, malets, tas ir priekš tevis šajā raundā un priekš tavas komandas, lai varētu sākt veidot atpakaļ atgriešanos šajā spēlē pie 5-11 rezultāta. Okstroks atradīs Brenu, kurš tur stāvēja dūmā, vienkārši ārā izlīdis kājņām. Tagad Okstroks mēģina. Pārāk vēlu izaicina savu likteni un atraujas pa kājām. Nokrīt līdz 15 dzīvības punktiem. Bet Aimhausam trietā šiem puišiem 50 sekundes, ko domāt un ko darīt, lai varētu kaut ko izdarīt. Nezinu, kur viņi dosies, kā viņi to darīs, bet viņiem vajag to izdarīt. Manuprāt, šeit Aimhaus spēlētāji testē ūdeņus longā, tur Proxys iekšā. Proxys grib izšaut cauri sienai, neizdodās. Nu, neizaicinās likteni otrais, varbūt tur jau pārējie 2 spēlētāji ir priekšā, bet tagad gan Proxyam ir izaicinājums, bet viņš dabūs arī fripu. Nu, viņš gan ir pieslēdzies tagad spēles beigām, spēles otro pusi tieši tad, kad komandai viņu vajag. Un Jumpravai 6. rauns. Maksims rāda, ka viņš novēro kārtīgi spēlētājus. Kārtīgs tiesnesis parūpēs par drošību un kārtību. Jā, nu Mikets arī vokāls zina, ka viņš ir spēlētājs, kuram ir idejas, kurš māki izanalizēt, kā tad varbūt izspēlēt šos te raundus, kad varbūt ir grūtāk. Jā, daudzi viņi varbūt pazīst kā tādu, kurš daudz reidžo uz komandas biedriem, bet kopumā mierīgs cilvēks un labs, es domāju, komandas biedrs, ja uz laukuma nenotiek absolūtākais kaut kāds haoss. Tad gan, protams,
Oksbroks. Bet kopumā ļoti gudrs spēlētājs. Čipāns ar 3, bet tāds pistolītis Ralfs Čipāns ar 7. raundu. Un redzam arī Oksbroks šobrīd jau ir fokusā un jūtās nedaudz tāds jau enerģija, teiksim tā, Kārli. Es domāju, pilnīgi noteikti viņam ir parādījusies enerģija, tāpēc, ka komanda ir atgriezusies no 10-0 uz jau, cik tur 7-11. Tas ir iespaidīgs veids, kā atgriezties atpakaļ spēlē. Jau viņi ir tikai 4 raundu attālumā no saviem pretiniekiem, un viņiem ir daudz iespējas vēl. Izskatās, ka Aimhouse netaisās apstāties un turpinās visu laiku tikai pirkt, visu laiku kaut kādi iepirkumi, kaut kādi stiprāki pistoles, stiprāki automāti. Šeit Oksbroks patestē ūdeņus, kas tur vidū notiek. Ierauga informāciju un uzreiz atkāpjās. Ruds gan turpinās meklēt CGK, tikmēr atrod Brenu. Vaidziņš, kamēr deg Molotovs, pārbauda ūdeņus. Ieraudzīs pretinieku, bet Jānis ļoti ātri noreaģēs uz viņa galvu un arī nošaus uzreiz, bet šeit gan būs liels darbiņš priekšā. Oksbroks dabūs pirmo. Vai viņš spēs dabūt arī vairāk? Mēģina, gaida, skatās. Ko darīs Aimhouse spēlētāji? Ruds parāda, kāpēc viņš ir, kas viņš ir un kāpēc viņš spēlē tur, kur viņš spēlē. Proksijs dabūs Rudu jau kārtējo reizi. Gribētos teikt šajā puslaikā, tagad gan Frips ar Mīketu 2 palikuši pret 3 Jumpravas spēlētājiem. Jumpravai jācīnās par savu atpakaļ atgriešanos, kamēr Aimhouseam jācīnās par jau pirmo kārtas punktu. Vai viņi to spēs izdarīt, vai Jumprava spēs atņemt atpakaļ saitu A, vai tomēr nē. Meklē savas izdevības. Visiem 3 ir atmīnēšanas knaiblītes, atmīnēšanas komplektiņš. Dūms tiek atjaunots. Čipāns uztaisa troksnī, ka viņš skrien. Bet šeit jau dabi 2. Frips ar Mīketu dabūt uz kilam. Un CGK skrien cauri. Nespēs viņš dabūt kilu. Un Aimhouse tomēr dabūs to kārtas punktu 12-7. Proksijam tagad ir jādod vēl vairāk savai komandai, lai viņi varētu dabūt pēdējos 5 raundus, un mēs varētu doties papildu laikā. Un es pirms tam teicu, ka nav iespējams un neizskatās, ka dabūtu. Tagad es jau gribētu teikt, ka izskatās pēc papildu laika, ja šādā tempā turpināsies spēlēt Jumpravas spēlētāji. Proksijam ar Čipānu abiem 2 ir AVP rokās, abiem 2. Kas nozīmē, viņiem ir daudz lielāka iespēja nosargāt šos šauros punktus. Bet Čipāns ļoti sāpīgi trāpa pa galvu. Domāju, arī galvas sāpes būs kārtīgas viņiem. Spēlētāju skaits nav mainījies, joprojām 5-5. Viens nav zaudējis savu dzīvību. Aimhouse ļoti ātri spēlē, ļoti daudz lēkā. Apkārt skatās, klausās informāciju, varbūt pat nodod informāciju ar šo lēkāšanu un skriešanu, bet tagad gan nometīs tempu un mēģinās saprast, kur tad doties tālāk, kā meklēt iespējas. Proksijs arī nomainīs savu pozīciju un gaidīs pretiniekus. Pretinieki laikam arī tuvosies. Longā ir izgājis ārā Frips un dabūs Oksbroku, bet šeit jau Proksijs nespējas dabūt Brenu. Un šīs varētu būt pirmās kārtas beigas, dāmas un kungi, ja nevaicīsies 4 brīnumus. Viņš nespēs darīt vairāk kā 1 brīnumu. Un tajā brīdī Čipāns ar CGK ir palikuši 2-4 situācijā. Vai nu visu, vai neko. Viņiem ir jāiet iekšā, viņi nevar gaidīt. Šis ir pēdējais rauns, 12-7. Ja pretinieki dabū 13. punktu, tas ir viss šai kartē. Viņu izvēlētajai kartē Mīkets dabūs CGK. Čipāns gaida, kad Mīkets iznāks ārā, bet viņš nenāks, tikai apmāna un neielic iekšā. Čipāns saprot, ka šeit nav iespējams un jau sāk meklēt vienkārši klipus un skila punktus papildus par to, ka izkrita ārā šajā kartē. Aimhouse uzvar pirmo kārtu Inferno, dāmas un kungi, jūsu pašu vietējais Ventspilsnieks arī ir uzvarējis pirmo kārtu. Līdz ar to, ja gaidam otro kārtu pēc mazā 5 līdz 10 minūšu pārtraukuma, tā jau būs mirāža. Tur gan varētu notikt viss kaut kas. Ruds tur varbūt pat 40 varētu nomest, ne? Jā, Rūdim ļoti laba spēle. Kā jau pirms tam teica Brents, back-to-back iespējams. Skatīsimies, lūkosim pauzīti līdz kādām 8-10 minūtēm un tad finālam otrā kārtē.
Nu, ko, dāmas un kungi, mēs esam atpakaļ ar otro kārti. Mirāža Eimhaus izvēlētā. Pirmā kārta noslēdzās pa labu Eimhausam ar 13-7 rezultātu. Nu, gandrīz vienā brīdī Jumprava izskries reāli atgriezties, bet ceigākā ar pirmo lodi apstādinās Miketu, kurš vienkārši izskrēja ārā. Bez nekādām granātām, bez nekādām zirgsnīšiem vienkārši izgāja ārā. Laikam bija sadomājies, ka joprojām ir Inferno pats sākums, bet nebūs ne šoreiz, lai gan tur atkal kaut kāds kontakts izveidojies ir uz A laikam, jo ceigākā zaudē dzīvības. Bet tikmēr skatāmies, ko darīs tālāk Eimhaus, uz kuru pusi viņi virzīs bumbu. Jumpravas aizsardzība ir kārtīgi nostājusies vajadzīgajās pozīcijās. Šeit jau meklē nākamās iespējas Eimhaus spēlētāji. CGK uzdarbojas atkal uz A saita, dabūs tripu, bet šeit jau Vaits viņam pretī skrien spēlētāji. Viņam nu gan ir jāslēpjas un jāmuk projām, bet čipās tikmēr dabūs Brenu Rūts ar Janksu divi tā palikuši. Zinām to, ka abi divi ir spējīgi uzvarēt arī šāda veida klačus. Rūts dabūs pirmo, Janks dabūs CGK. Nu tas jau saka izskatīties kaut kas reālāks, bet šeit Proxiju ir jāapstādina, lai viņš nevar palīdzēt saviem komandas biedriem. Janks ieiet iekšā virtuvē, Oksfroks apstādinās Rudu. Nu, Janksam tagad gan 1-3 situācija, ja kaut kas jau sarežģītāks, nav vairs kopā savu komandas biedru. Janks dabūs vienu, vai viņš spēs dabūt arī otru, viņš nespēs dabūt Oksfrogu, un Oksfroks noslēgs šo raundu. Līdz ar to Jumprava veiksmīgi uzsāk pretinieki izvēlēto kārti Mirāžu ar 1-0 rezultātu. Tas tik būtu kaut kas azartisks, ja tagad Jumprava būtu tā, kas aizskrietu 10-0 un Eimhausam būtu jāsāk atspēlēties. Tas būtu ļoti interesants fināls, un man liekas fināls, ko mēs visi gribētu redzēt. Es domāju, ka tās divi būtu vēl interesantāks, ja mēs līdz viņam tiktu, un es ceru, ka mēs līdz viņam arī tiksim, jo starp šīm divām komandām tas varētu būt kaut kas interesants ar stratēģijām un ļoti garām spēlēm, bet šeit Brents tiek pastumts tālāk uz priekšu ar palīdzību, izpīko ar dīglu un netrāpa Oksfrogam. Oksfrogs uzreiz izmet granātu, CGK tikmēr jau dabū frīpu citā kārtas vietā, un Čipānam tagad jāsāk meklēt kontaktu uz A saita, bet tur jau pretinieki izskrējuši ārā, un viņi meklē, ko nu var izdarīt. Janks dabūs Čipānu, Oksfrogs atriep savu komandas biedru, nāk tālāk ar pistoli Oksfrogs, nespēs izdarīt neko ar pistoli, Brents gan iesaistās ar Rudu kopā, un tagad CGK ir jāsargā A saits pret diviem Eimhaus spēlētājiem. Vaidziņš ar CGK pret Rudu un Miketu, vai tiešām Eimhaus varētu izlīdzināt rezultātu jau pašā spēles sākumā. Tepat un tūlīt otrajā raundā Ruds ir ļoti daudz dzīvības zaudēt cauri tūmam, CGK dabūs pirmo, dabūs arī otro un 3 kili CGK šajā raundā. Jumprava 2-0 veiksmīgi uzsāk otro kārti. Tagad gan Eimhausam būs pirmais iepirkums, nu vismaz no dažiem spēlētājiem. Izskaties, ka otrajā raundā viņiem bija arī tāds spēcīgāks iepirkums. Līdz ar to Brena rokās būs AK-47. Tātad viņš gan jau mēģinās parādīt, vai viņš ir tas varonis vai nav tas varonis. Ar AK-47 rokās vienīgais no savas komandas. Paskatīsimies, ko viņš var izdarīt. Vai viņš var atstāt kādu nospēļumu pretiniekos, bet Proxijs šeit apstādinās divus spēlētājus. Uzreiz Ruds paceļ Brena AK-47 un uzreiz atriebjas. Līdz ar to tagad jau vismaz kaut kāda līdzīgāka situācija, bet tāpat ieroči vājāki. Janks meklē kontaktus B, nedabūs neko. Tur viņa apstādinās Vaidziņš. Ruds ar Miketu 2-4. Rudam uzspridzina dūmu, viņš pārbauda informāciju, tur nekā nav. Aiziet tālāk. Oksfrogs tagad meklē iespēju atrast pretinieku, un viņam ir aizdoms, ka Ruds viņš arī atradīs Rudu un meklēs nākamo pretinieku un atradīs arī nākamo 3-0. Tagad gan ir jābūt pirmajam iepirkumam no Eimhausa, un šis rauns varētu izšķirt daudz ko, cik tālu aizskries Jumpravieši. Es domāju, ka viņi varētu pat aizskriet pietiekami tālu ar šādu veidu aizsardzību. Laikam ir pietiekami dusmīgi pēc Inferno un grib atriepties uz pretinieku izvēlētās kārtas. Ārā pēc tam arī pārtraukumā stāvot. Spēlētāji draudzīgi smējās. Mums tāda Latvijas scēna, savstarpējā komuna tāda izveidojusies, un Čipāns dabūs Brenu ar shotgunu, ar egzemu. Dāmas un kungi, egzems arī tiek pielietot šajā spēlē. Mazajā komunā egzems pietiekami tuvs, tāpat kā viens ar otru spēlētāju, bet Čipāns mēģina pielietot arī viņu otrais, Mikets viņu apstādinās, un šeit gan Ruds dabūs Proxiju un CGK tālāk iet. Griba meklēt atrast pretinieku, bet Frips apstādinās arī Vaiciņu, CGK ar Oksfrogu 2-4 spēlētājiem palikuši. Ko nu darīs? Ko nu darīs šie spēlētāji? Ko viņi meklēs? Kā viņi saliks savu aizsardzību kopā? CGK grib pārliecināties, ka neviens nav izgājis ārā. Pagaidām izskatās, ka neviens arī nav izgājis ārā.
Bet tur joprojām ir dūms. Viņš nezina, varbūt kāds aiz dūma slēpjās. CGK skatās uz visām pusēm. Ir ieraudzīja informāciju. Tagad gan tālāk jādodas. CGK ir jāmēģina kāds dabūt, bet Oxfrogs gan dabūs otrā kārtas pusē spēlētāju. Un tagad gan viņš ir palicis 1-3 situācijā. Vai viņš grib mēģināt, vai tomēr Aimhausam būs pirmais rauns uz viņa izvēlētās kārtas. To jau redzēsim tūlīt. Oxfrogs diezgan tālu ir. Bet grib pietuvoties, vismaz atrast kādus izējošos kilus laikam. Un tagad meklē opcijas, kā tikt atpakaļ iekšā. Iet tālāk, pagriežās, ierauga, dabū. Janks krīt, tagad par viņu ir informācija. Ruts uzreiz pamata šo savu pozīciju. Ja tomēr Oxfrogs mēģina ieskriet iekšā, bet Oxfrogs neskries iekšā vispār necik. Un pēdējās sekundes bumbai rit. 3-1, dāmas un kungi. Aimhaus dabū pirmo raundu. Jumpravai vēl ir nauda, lai iepirktos un sapirktos pietiekami šajā raundā. Ir arī AVP proxy rokās, daudz spīdošāk viņam iet šajā kartē nekā pagājušajā kartē gāja. Pagājušajā kartē tikai otrajā puslaikā uzdarbojās šeit Čipāns jau. Viņa pa ceļā ar kādām lodēm viņa ķermenī. 5-5, dāmas un kungi. Vai tiešām varētu Jumprava izdarīt tās kārtas un pēc tam doties uz dastu? Uz Turklītas 2, ja mēs tiešajā tulkojam. Diezgan interesants tie kārtas nosaukumi ir. Ja tā paskatās, daži tādi tiešām laudīgi un jautri, asprātīgi izveidoti. Bet šeit, ja uzmes dūms, nobloķē skatienu gan logā, gan konektorā. Oxfrogs krīt cauri sienai, cauri dūmam no Brena. Čipānam būs daudz darba, ko darīt šajā pozīcijā. Viņš ir koks spēlētājs nekārā CGK iet pretī, dabūs vienu. Frīds tur arī uzdarbojas, dabūs vienu CGK ar vēl vienu, bet Rūts ar Miketu uzdarbosies un dabūs pa kilam, bet Rūts ar Janksu ir palikuši 2-2 situācijā, ko tagad darīs. Janks mēģina cauri dūmam atrast Proxiju, Proxijas spēlējās ap dūmu, vai viņš mēģinās atrast pretinieki. Jā, viņš atradīs Janksu, savu iepriekšējo komandas biedru, un tagad ir Rūts, talantīgākais jaunais Latvijas spēlētājs, mēģinās 1-2 situāciju izspēlēt. Vaidziņš jau ir tūmā, Rūts ierauga viņu, dabūs viņu. Jau Proxijam tagad būs lielais darbs rokās, dabūt Jumpravai 4. raundu. Rūts 1-1. Es domāju, ka lai vai pret kura spēlētāju palikt 1-1 situācijā pret Rudu, es noteikti negribētu. Tagad jau meklē opcijas. Rūts mēģina saprast, no kuras puses nāks ārā Proxijas. Proxijas mēģina saprast, kur slēpjās Rūts. Nomaina pozīciju, iet tālāk. Rūts atradīs viņu un veiksmīgi uzvarēs 2. raundu priekš komandas Aimhaus. Aimhausam tagad noteikti ļoti labi iespēja izlīdzināt rezultātu, tāpēc, ka Jumpravai nav tik spēcīgs pirkums ar to naudu, kas viņiem vien ir palikusi. Bet tāpat tas izskatās tāds pietiekami ekonomisks rauns ar pietiekami spēcīgiem ieročiem, lai parādītu to aizsardzību, bet šeit jau Proxijas drusciņi atrausies. Pēc tā mēģināt ar Dīglu kaut ko izdarīt. Proxijas kā dabūs, Oxfrogs arī dabūs vienu. Rūts iesaistās jau 2. reizi šajā raundā, bet viņi ir palikuši 2 dzīvības punkti, ja viņam ir granātu viņam klāsies, bet viņam paveicās, jo Jumpravai nav neviena granāta, ko viņam uzmest virsū. 3-3, dāmas un kungi, Jumpravai vājāki ieroči, mazāk dzīvības punkti, Frips dabūs Čipānu, Vaidziņam tagad arī jāsāk testēt ūdeņu. Nedabūs 1. šābē, nedabūs 2., nedabūs 3., nedabūs arī 4. un 5. Frips veiksmīgi dabūs viņu un arī dabūs pēdējo spēlētāju. Frips ar Rudu noslēdz raundu un izlīdzina rezultātu starp abām komandām. Tagad gan mēs varētu skatīties, kuri tad izvirzīsies vadībā, vai Aimhaus pavelti pielīdzināja rezultātu, vai arī tomēr Jumprava spēs nosargāt savu vadību. To jau jāskatās.
Ātrs dūms iemest no Fripa. Vēl viens dūms no viņa ielido. Ļoti daudz dūmus samācījies ir Frips. Šeit Janks uzņemas ļoti labu Proxiju, jo pretī vienu kaut ko Frips redz, bet Čipāns apstādina ātro Janksu. Proxijas tikmēr dabūs Miketu, Ruts nodedzinās Proxiju. Nu jau tā 4-3 situācija ļoti āgri raundā. Čipāns tagad meklē iespējas, pretinieki arī meklē iespējas, kur skatīties cauri dūmiem. Varbūt kāds pretinieks nokļūdīsies un ienāks tieši iekšā tēmeklī. Bet šeit CGK ir ļoti liels izaicinājums. Čipāns tikmēr dabū Rudu, dabūs arī Brenu. Nu, Frips ir palicis 1-4 situācija. Izskatās, ka Jumprovai izdosies nosargāt savu vadību un neatdos tik vienkārši šo spēli Aimhausam atpakaļ. Bumba ir nokritusi vidus pozīcijā, kas nozīmē, ka Fripam ir minūte 10, ko spēlēt, bet diezgan neiespējams rauns. Tāpēc viņam gan jau ir jāsaglabā savus ierocis. Čipāns iesaistījies ar 3 kiliem jau šajā raundā, veiksmīgi palīdzēja nosargāt vidus pozīciju. Ļoti labi izdevās pēc pazudušā dūma, un Noxfrogs arī iesaistīsies un noslēgs šo raundu 4-3 Jumprava vadībā. Ļoti tuva spēle šajā Baltijas superfināla grandiozajā finālā, lai cīnītos par lielo balvu fondu, ko sagādājuši mūsu sponsori Azarons. Ruts parāda jaunu dūmu. Noteikti mācāties, ja jūs vēlaties spēlēt Counter-Strike, granātas ir ļoti svarīgas, un to, kā jūs viņas izmantojat un kurās vietās viņas izmantojat. Jo efektīvāk viņas izmantosiet, jo vieglāk būs tev pašam spēlēt. Vai arī taviem komandas biedriem. 5-5, diezgan liels klusums iestājies apkārt kartei. Iespējas meklē Aimhaus, CGK, ārā, Vaicziņš dabūs vienu. Pagaidām no mājas viens nav izlecis, Vaicziņš apstādinās arī otru, bet nolec lejā spēlētājs. Frips tagad zaudē savu dzīvību, un Mikets ar Rudu ir palikuši pēdējie 2, bet Rudam ir iespēja iesaistīties ar Dīglu. Viņš nespēs to izdarīt, un Mikets ir palicis pēdējais, bet par viņu lokāciju arī ir zināms, tāpēc, ka viņš nošāva Oxfrogu. 50 sekundes palikušas, Mikets gan jau kaut kad saskriesies ar kādu pretinieku, un Jumprovai būs 5. rauns kabatā. Mikets ļoti ātri, ļoti daudz trokšņājas, Proxijas viņa apstādinās, un 5. rauns Jumprovai 5-3. Nu, kamēr ir tehniskā pauzīte, es domāju, mēs varam noskaidrot, par kuru komandu visvairāk, kuri atbalsta. Vai tā ir Jumprava? Vai jūs atbalstat Jumpravu? Klusums? Ai, nu ja Aimhaus. Paldies, dāmas un kungi, bez jums šis pasākums arī nebūtu tik grandios iespējams, kāds tas šobrīd ir un ir izveidojies šo 2 dienu garumā. Bet laiks pievērsties atpakaļ spēlei. Mikets gatavs mest dūmu un zipsnīti. Oxfrogam ļoti daudz darba kopā ar savu kolēģi. Proxiju šeit jau Oxfrogs iesaistās, tā būs tikai vienu. Janks uzreiz viņu apstādinās, bumba tiek līdz nost. 40 sekundu atskaita var sākties diezgan agri raundā. Proxijas ar Čipānu arī iesaistās, uzmet granātas virsū. Ruts ar Miketu, Ruts krīt no granātas. Mikets palicis viens pats. 1-4 situācijā viņam pārlas pāri galvai un nošauj pēc tam arī. 6. rauns būs Jumpravas kabatā, bet nauda arī būs Aimhaus kabatā, tāpēc, ka viņi nolika tomēr bumbu. Čipāns tagad atmīnēs. 6. rauns ir. Aimhausam ir iespēja tikai izlīdzināt rezultātu šajā puslaikā, ja viņi vēl vēlās to izdarīt, ja viņi vēl var to izdarīt. Redzam, vai būs lielais zaļais kādam no Aimhaus rokās. Izskatās, ka nē, visiem būs AK-47 ļoti daudz granātu. Nu, ļoti skaisti skatu, ļoti skaisti. Paldies Ventspilī, paldies Koncertzālei Latvija, paldies jums, skatītāji, ka esat šeit un izbaudat šo lielo finālu ar mums. Oxfrogs tagad ļoti ātru tempu ir ieņēmis, vai viņš leks ārā. Čipāns met zipsnīti un meklē tālāk opcijas, bet šeit uzmests Molotovs uz palasa. Čipāns uzreiz saustās, skatās, kas tur īsti notiek.
Vai kāds spēlētājs grib nākt cauri? Pagaidām neviens nenāk cauri, neskatās, neatrod. Kaut kādi dūmi lido, kaut kādas dūmu atmaiņas, kaut kas te briest, kārtīgi. Čipāns pagriež muguru, paskatās laikā. Varbūt viņš tur ir viņu atrod Jānis Oksbruks iesaistās ar diviem, viņš pietiekami ātri paslēpjās, Proksijs arī iesaistās, viņš zina to, ka saitā viens ir nolaists, viens tur slēpjās, Oksbruks nesaprot, cik lielas ir tās trepes un nokrīt no viņām, Proksijs dabūs viketu, Jānis dabūs vienu, vai viņš spēs dabūt vairāk? Nē, Proksijs tomēr ar 3. kilu iesaistās raundā un 7-3 rezultāts ir uz Mirāžas. Dāmas un kungi, Jumprava grib doties uz 3. kārti un turpināt mūsu lielo finālu. Vai tas tiešām ir iespējams? Oksbruks vienkārši fantastiski kopā ar Proksiju nosargā šo A saitu nepavēlti. Viņi ir salikti kopā uz šī saita kā dinamiskais duo. Vēl ir 2 raundi, ko savākt šajā puslaikā. Kura komanda viņus savāks savā kontā? Tad jau redzēsim, Proksijas netrāpa un skries lejā. Paskatīsies ar AVP, bet tur nekā Renam virsū uzmet granātu diezgan sāpīgi. Es gribētu teikt, pašā raunda sākumā tā atrauties. Fripam, netik precīzi trāpa to granātu Janks, tikmēr dabū Proksiju. Ai, tas jau ir atdots AVP, kas nozīmē, ka to var nodot, piemēram, Rudam rokās, un tāda gan ir lielas ziepes priekš Eimhausa. Es atvainojos priekš Jumpravas ir lielas ziepes, jo Rudam rokās būs AVP ierocis. Frips meklē spēlētāju, kurš tur lēkā un klausās un skatās informāciju. Tas ir Vaidziņš, kā jau vienmēr B sargātājs. Oksbruks dabūs Fripu, iegāja mugurā. Tas nozīmē, ka tagad ir jāskatās opcijas citur kartē, un tas būs A. Un Čipāns par to ir pārējais. Ļoti daudz spēlētāji dabūs Čipānu, bet Oksbruks ar CGK gan negrib atdot A saitu un veiksmīgi dabūs 2 spēlētājs. Mikets ar Janks palikuši. Janksam virsū uzmet ļoti sāpīgu granātu. Precīzā vietā trāpīja viņam arī. Janks šobrīd ar pistoli slēpjas saitā. Dabū vienu, dabū otru. Vai tas tiešām ir iespējas? Dāmas un kungi! Eimhaus Janks! 4 kili no viņa. Ar pistoli vien viņam uzmet granātu virsū, bet viņš tāpat atrod veidu, kā iesaistīties raundā un dabū visus atlikušos spēlētājus no Jumpravas komandas. 11. raundu viņi dabūja savā kabatā, vai viņi spēs dabūt arī 12. raundu un pietuvoties maksimāli tuvu, pirms mēs samainām puses. Viņiem tas ir jāizdara, ja viņi vēlās noslēgt šo lielo finālu ar 2 kartēm. Bet Jumpravai vēl ir iespēja doties uz 3. kārtu. Kā jau minēja vairāk kārt šeit, Rudis netrāpīja savu šāvienu. Laikam Inferno viņam patīk vairāk nekā Mirāža. Tagad meklē nākamās opcijas viņa komandas biedri, kā arī aizsargājošā komanda. Redzam šo pozīciju, kurā ir iesēdies viens no Jumpravas sargiem. Un netrāpīs arī savu šāvienu. Šobrīd abiem 2 AVP spēlētājiem no katras komandas nav pa veiksmīgam šāvienam, lai gan iestaigā tieši tēmeklī. Izskatās, ka iestaigā tieši tēmeklī. Laikam drusciņi noraustījās no stresa. Šobrīd ļoti daudz granātu lido vidū. Es domāju, ka spēlētājiem jāskatās, ka viņi šeit arī nāk. Frips veiksmīgi dabūs Čipānu. Proksijs dabūs 2 ar 1 šāvienu. Vai viņš dabūs arī kādu 3, varbūt pat 4. Un tur jau arī sāk iesaistīties viņa kolēģis tūlīt pat. Bet Eimhausam ir jāsavienojas kopā un jāsaprot, ko viņi dara šajās pēdējās 50 sekundēs. 3 palikuši pret 4 aizsargiem. Mikets uzmetīs bumbu un liks arī bumbu uzreiz nost. Bumba tiek likta. Šeit Oksbruks veiksmīgi dabūs Rudu. Janks atriep savu komandas biedru. Vaisiņš iet tālāk. Vaisiņš dabūs Janks un ir palicis tikai Mikets 1-3 situācijā. Pirmo ir dabūjis, vairs palikuši ir tikai 2 pret Proksiju un CGK. Ko viņi darīs? Viņš izrādās paspēlēsies ar pretiniekiem. CGK ar Proksiju. Meklē opcijas, jau ir izgājuši ārā, skatās, kas tad īsti tur notiek. Vai viņiem ir pieejams dūms, izskatās, ka viņiem ir tikai zipsnīts ar granātu. Vai viņi redzēja? Man liekas, ka viņi redzēja, ka viņš tur ir CGK tur. CGK noturēs bumbu un tas ir defjūzota bumba, līdz ar to 8. rauns Jumpravai 8-4. Veiksmīgi noslēdzies ir pirmais puslaiks priekš komandas Jumprava. Tagad gan samainīsimies pusēm, un Jumpravai tagad ir jādod kārtīgs uzbrukums pretī. 8-4 rezultāts, es gribētu teikt, diezgan iespaidīgi pret tik stipru komandu uz
tādas kartes, ir īpaši viņu izvēlētas kartes, bet, dāmas un kungi, nepavēlti Mirage ir vispopulārākā un visvairāk spēlētākā kartes starp draugiem, Facetā, visās citās platformās, tāpēc, ka uz šīs kartes var notikt pilnīgi jebkas 50 uz 50, bet es pat gribētu teikt, bet pistoļu rauns ir sācies, Jumprava ir atradusi savu galamērķi, Janks iesaistās spēlē ar pirmo kilu uz CGK krīt, ja viņš izdarīja pret CGK tieši to pašu, ko CGK izdarīja pirmajā raundā, arī ar pirmo lodi vienkārši neutralizē pretinieku, bet šeit Frits gan iesaistīsies, dabūs proksiju, Janks dabūs vaidziņu, Janks dabūs arī čipānu, nu ir palicis tikai Oksproks, nespēja savienot savus lodes, un Aimkaus ļoti ātri nostargās A-saitu un uzvarēs šo raundu, kas nozīmē 5-8. Viņiem tagad ir iespēja pietuvoties pretiniekiem pēc iespējas tuvāk, pirms ir pirmais pirkuma rauns no abām komandu pusēm. Nu, 5-8 Kārli, tieši tā kā tu saki. Redzu arī jaunas sēņas šobrīd mūsu Wembley stadionā šeit Ventspilī. Nu jā, ja varbūt esat apjukuši un nesaprotat, kas te notiek. Counter-Strikes, 25 gadus jau ir šāda spēle, ko jūs vēl pastāstīšu, bet šeit tā mājas taktika no attāluma spēlē Rudis. 3-3 situācija šobrīd. Mikets šos steiros, A-saitā ir iemesta arī dūmu granāta. Bumba ir uzlikta un 31 sekunde vēl atsist CTiem šo te saitu. Jā, dāmas un kungi, šeit arī 6-8. Nu jā, mēs te turpinam ar Kārli tomēr runāt tādā latviski angliciskā mēlē. CT, tas nozīmē counterterorists, jeb šo policisti, jeb šo aizsargi, un tad T, tie ir tā kā teroristi, jeb uzbrucēji. Bet jā, nu, respektīvi Counter-Strikes jau 25 gadus šī spēle ir kā, nu, tādā frančīzē. Daudzi varbūt tēti, varbūt jau vecstāvi atcerās tādu CS 1.1, CS 1.6. Tās tādas spēles, ko 2000. Gadā spēlēja. Un jā, nu, šis Counter-Strikes ir izaudzis līdz tādam e-sportam, kas piepilda stadionus. Tādi lielākie pasākumi ir Kelnē, Vācijā. Tāpatās arī vēl citās lielās pilsētās, piemēram, Portu vai Lisabonā vai Londonā. Un redz, Counter-Strikes un e-sports ir daļa no GGFest sirdspukstiem gan šogad, gan arī pagājušajā gadā. 3000 ASV dolāru liels balfonds un atbalstītājs ir jūsu Ventspilnieku Azerons. Mikets krīt no CGK, tāds ātrs rauns šajā B virzienā. Starp citu, kontūras spēlētāji neredz, to mēs redzam tikai kā skatītāji šajā skatītāju režīmā. Trends aiz dūma kaut kādā veidā dabūt CGK. Rūdis mēģina palīdzēt 2-4 šobrīd. Komandai Aimkaus mazākums, jānospēlē ir gudri, jānospēlē ir principā par nākotni. Ko tas nozīmē? Nu jāiet saglabāt šie ieroči. Redzam arī interfeisā naudiņu, Rūdim ir $150, Jānim ir 1400. Šī nauda katru raundu atjaunojās. Ja tu zaudē, tev piešķir kaut kādu bonusiņu, ja tu uzvari lielāks bonusiņš. Bet, nu, principā ar to naudu var arī dažreiz nepietikt, lai tādu kārtīgu raundu izspēlētu. Jo, nu, lai būtu tāds patīkams, kā jau to pasaka, nu, jā, šis te rauns, tad komandām vajag katram aptuveni 3-4 tūkstošus. Respektīvi, šo naudu var iepirkt granātas, var lielo vesti nopirkt. Jā, jo mēs, starp citu, šeit redzam tikai ieročus, redzam granātas, bet ir arī svarīga tāda lieta kā šī te veste. Un ko tas dod, respektīvi ir ieroči, kur ir vājāki, bet nu, dažreiz var tevi likvidēt ar tikai vienu šāvienu, ja piemēram no bruņu veste ar šo te cepurīti, kā tos pat Kārli pateikt, pat mēli mežģījās. Bet Kārlis izdomās vārdus. Labi, tā bija tāda Counter-Strike ABC, atgriežamies pie slanga, šī te Counter-Strike 6-9 šobrīd rezultāts. Aimkaus var atsist vismaz uz neizšķirtu. Oksfords nospēlē agresīvi tīvus un salūs šī aizsardzība. Aimkausam ne no kurienes Jumprava pēkšņi ar 3 kiliem, 2 Oksfrogam, 1 Vaidziņam.
Un Rūdim atkal. Rūdis un Brents šoreiz palikuši 2-4 līdzīga situācija kā iepriekšējā raundā. Rūdis ar granātu, Brents atrod vienu, mēģina spēlēt vēlreiz. Rūdis vēl vienu sakauj, un tagad jau 2-2, ne no kurienes. CGK meklē šo te kilu, Brenam labs mēģis, pēdējais palicis CGK, bet Rūdis šeit ļoti punkts par punktu, un Rūdis kaut kādā veidā Aimhaus tomēr izlien caur adatas aci, Kārli. Es domāju, ka šis varētu sagraut jumpraviešus, jo viņiem vajadzēja šo raundu ņemt. Viņi ļoti stabili iegāja šajā raundā, dabīja tos pirmos kilus, bet kaut kas nogāja greizi. Man liekas, ka tas kaut kas nogāja greizi, bija tas, ka Ruds bija dzīvs. Tas bija tas, kas nogāja greizi vienkārši. Bet, ja mēs skatāmies uz individuālo pusi no katra spēlētāja, šobrīd Miketam ar Brenu neiet uz spīdoši. Frips arī tāds atpūties izskatās, bet tieši kā pieminu spēlētājs, Frips ar Rudu ļoti labi nospēlē vidū. Un dabu spēlētājs, laikam grib tomēr pietuvināt rezultātu līdz pat cik vien bet Roks. Ko viņš tad dara? Vienkārši cauri dūmam negaidot. Gan saskarsies šortā ar Proksiju, uzvarēs dueli. Čipāns ar Okstrogu palikuši vien ir tikai 2-5 situācijā. Ļoti grūta, sarežģīta situācija. Vai viņi to grib izdarīt, vai viņi to var izdarīt, redzējām pagājušajā raundā. Aimhaus varēja uztaisīt 2-4, vai Jumprava tagad var uztaisīt 2-5. Ļoti mierīgi šobrīd notiek pāri kartei. Nekāda akšana īsti nav, meklē pirmo kontaktu. Kur tad notiks tas pirmo kontakts? Janks ierauga pretinieki. Cīnās ar viņu, Janks dabūs Oksfrogu, un jau Čipans palicis viens pats, 35 sekundes vēl ir ko spēlēt. Nedabūs pat vienu, un Aimhausam 8. rauns. 8. rauns Aimhausam, jā. Labs, ļoti labi nospēlē Rūdis, atver šo te raundu, un te jau kuru katru brīdi varbūt pat 9, dāmas un kungi. Jāskatās, vai jumpravnieki atspēlēs, vai viņiem izdosies atspēlēt. Jāskatās. Jānis Krūmiņš. Izskatās, ka tas varētu būt B-rauns. Brents iet granātu. Rūdis sāk rotēt un ļoti ātri mēģina nospēt Brenu. Brents arī krīt. Rūdis tepat no saita trāpa 2 jau. Tas ir 3. kils. Mikets no šorta arī ļoti labi pareizajā brīdī pareizo virzienu pārskata. Dāmas un kungi, Čipānam joprojām, man liekas, vispār nav bijis neviens taktiskais timeouts. Visās šīs te 4, man liekas, kartēs, ko viņš šodien ir spēlējuši, vai 5. Neviens timeouts. Es domāju, ka šis ir tāds pat brīdis, ka to obligāti vajadzētu. Bet, Nē, apakšējā zara finālā bija timeout vairāk. Daudz vairāk bija kaut kādi 5 varbūt. No Čipāna? Jā. Labi. Tad varbūt lielajā finālā nav bijuši, tas gan, jā, nav bijuši lielajā finālā. Timeout. Informācija ir, un Aimhaus nošaus pēdējo spēlētāju, līdz ar to 9-9 rezultāts. Aimhaus izlīdzina rezultātu. Pašā spēles galotnē gribētos teikt, un Aimhausam tagad ir iespēja kaut ko izdarīt un varbūt pat pietuvināt rezultātu tā, ka uzvar šo spēli. Uzvar šo spēli. Jā, tas var notikt jau pēc 4 raundiem. Tieši tā. Aptuveni pēc 6 minūtēm mēs patiesībā varētu pat apbalvot šī gada čempionus. Aptuveni 1 rauns, jā, ilgst minūti 55, bet te arī daži raundi var būt daudz ātrāk, un tad jau komandai 13, un pie 13 punktiem karte var jau beigties. Kāds var uzvarēt, kāds var zaudēt šeit. Kārtas centru no pavisam cita rakstīts, ko vēlas paņemt Vaidziņš, bet Brents, Ventspilnieks, šo te visu pārskata. Kristers Brensons spēlē joprojām aktīvi, izmanto šo te dūmu, lai atkal kaut kādu Ventspilnieki atrastu, kaut ko pārskatītu. Miketam ļoti interesanta pozīcija. Šis tāds patiesībā tāds nūbu stūrītis ir bieži par viņu vienkārši aizmirst, jo tā liekas tāpēc tik pašsaprotama pozīcija. Frips
Ļoti daudz spēlētāju šeit, bet klau 2-2. Mikets atdzīvojās, Jānis arī no malas. Mikets, 2 kili viņam, 10-9. 3 raundi komandai Aimhaus. Redzam, ka Vaidziņš uzreiz pirmajā sekundē jau nopērk AK-47. Maksimums atlaiž rokas aiz komandas Aimhaus. Un, jā, kaut kā tā, dāmas un kungi, 10-9. Jā, Inkosam diezgan labs temps ir uzņemts, un Ruds arī diezgan labi ir atdzīvojies. Nu jau 20. kili šajā kārtē, kopā abām kārtēm pašlaik ir 46 kili. Nu, ļoti iespaidīga individuālā performance šajās abās kārtēs. Bet šeit tagad Proksijs dabūs free punktu. Ruds gan dabūs Vaidziņu, un Rudu tagad siedīs nost. Ruds dabūs 2, pat netēmējot, vienkārši izšaujot. Vienu cauri otram dabūs, un CGK ar Čipānu ir palikuši 2. meklējot pēdējās opcijas šajā raundā. Opciju nav, jo tur ir priekšā Mikets. Čipānam ir jāmeklē, ko nu var izdarīt ar minūti 5 un tikai teikt 9 rokās. Čipāns vienu dabūs, vēl pašauda pa ķermeni, kas tad tas? Bet dūms arī ir, tiek nomest dūms. Čipānam ir 21 dzīvība, bet viņam ir arī armors. Nu, pretī stāsies Janks ar Rudu. Redzēs, kurā virzienā viņš īsti gribēs doties. Ruds jau atzīmējies ar diezko spēcīgu rezultātu arī šajā raundā. Nevis pa abām kartēm, tikai tāds ļoti jaudīgs spēlētājs. Vēl visa enerģija, visa tas jaunības maksimālisms iekšā, tā teikt. Visas iespējas vēl viņam ir, talants viņš pavisam ir noteikti. Kārli, vispār sveiciens arī cilvēkiem TV ekrānos. Čipāni tevi šobrīd skatās gan GO3, gan arī LMT straumē. Tā ka liels paldies Best for Sport TV kanālam, Vietelevīzijai. Jā, nu Ventspils e-sporta turnīrs ir arī televīzijā. Nu, tas gan ir kruti, manuprāt. Tas tiešām, manuprāt, ir kruti. Nu ko, vēl 2 raundi varbūt un uzzināsim šī gada čempionu, Kārli. Kā jau tu redzi, kauss mums ir 1, balvu fonda baneris mums ir 1, kastītes mums ir 2. Rūdis vertikālā pozīcijā kopā ar Jāni. Jānis šeit spēlē aktīvāk un izskatās, ka komanda Jumprava zina, ko grib šajā raundā uztaisīt. Kāda veida taktika? Nu, redziet paši radarā, kas te notiek. Tūlīt varētu jau būt pirmais kontakts. Rūdis nospēlē CGK. Es domāju, vispār Vaidziņš negaidīs šeit pa labi spēlētāji. Negaida arī Frips. Nobloķēs. Un Jānis vēl joprojām savu iepriekšējo komandas biedru vienkārši atlasa. Nav variantu komandai Jumprava. Čipāns ir atkal palicis viens pats. Un par viņa lokāciju var zināt. Par viņa lokāciju ir zināms, un Janks atzīmēs ar 4, un čempionu punkts ir iegūts, bet ir jāiegūst un jānoslēdz šis fināls, lai viņi varētu celt to kausu virs savām galvām. Vai tas tomēr izdosies tuvākajās 2 minūtēs, varbūt pat redzēsim, vai tomēr būs čempioni, vai Jumprava turpinās cīnīties par savu izdzīvošanu. Jumpravai tagad jāsavalk visi spēki kopā, visas domas, visas idejas, visas iespējas un visa karma labā jāizmanto, bet šeit Ruds izspridzina dūmu un dabū Vaidziņu. Nu, nav labs sākums, Ruds arī iet tālāk, izlec ārā, viņu izdedzina. Pats komandas biedrs uzspridzina vēl granātu, viņu 32 punkti un, nu, nespēs viņš neko tur izdarīt, bet mēs arī dabūs arī Oksfrogu. Čipāns dabūs fripu. Jumprava vēl varētu šo vilkt garumā. Pavisam noteikti varētu vilkt garumā. Vai viņam izdosies arī izvilkt līdz papildlaikam, bet šeit ieraudzīja laikam informāciju spēlētājs no Jumpravas. Tagad viņam ātri ir jākustās, lai viņam visa labā karma nostrādā par viņu. Redzēja, ieraudzīja, dzirdēja skaļu informāciju, bet Proksijs dabūs Brenu. Brens nodeva informāciju, bet Proksijs spēlēt uz priekšu. Janks gan dabūs savu iepriekšējo komandas biedru. 2-2. Minūte vēl ir ko spēlēt. CGK Čipāna pret Janks un Miketu.
Ļoti spēcīgs duo abās pusēs, bet Janks ir iesilis. Viņam ir 23-13 individuālā performance. Un šobrīd izskatās, ka jumpravieši iestaigās tukšā saitā. Tāpat varētu būt. Dūmi tiek izmesti, flaškas tiek izmestas, un tā arī ir, jā. Viņi dodās iekšā tukšā saitā. Bumba noliks, Čipāns vēl pārbauda, vai kāds tur ir, kāds nav, neviena nav. Bumba tagad tiks likta uz zemes. Domam arī drīzumā jābeidzās, bet viņiem jau no muguras ir iesaigājis Mikets, un Mikets varētu noslēgt šo spēli kopā ar Janksu pret CGK. Viņi meklēs opciju, viņi meklēs, kur ir tie spēlētāji, viņš meklēs, viņi grib zināt, viņš grib atrast, CGK atrod. Mikets tur, un mums ir čempioni, dāmas un kungi! Eimkaus! Atpakaļ, vienkārši kā čempioni, jau otro gadu vairāki spēlētāji no šī sastāva ir čempioni. Apsveicam mūsu komandu, mūsu čempionus, apsveicam jūsu vietējo Ventspilnieku, kurš jau otro gadu pēc kārtas uzvar šo turnīru, šo Baltijas superfinālu. Sandi, es redzu, ka tu esi uz skatuves un esi gatavs pārņemt vārdu, tāpēc lūdzu vārds tev. Nu, Kārli, nāc lejā, skrien, šeit varētu būt laba intervija patiesībā. Nu, apsveicam Ventspilnieku ar back-to-back. Es patiesībā nezinu, kā šīs lietas jādara, bet es domāju, ka te jau jātuvojās. Kristēn, pirms lielā cēliena tu apsolīji laikam skatītājiem, ka būs back-to-back, to arī piepildīja vīrs un vārds. Nu, es nezinu, ko var pateikt par savu komandu, vai tiešām esat uz viena viļņa, vai kāpēc tas mehānisms tik labi strādā. Nu, vienkārši 4 zvaigznes spēlētāji, un tad es palīdzu bišķiņ. Tu palīdzi bišķiņ. Ok, Rūdi, tu teici jau Rīgas atlasē, ka Mikets un Brents tā ir laba kombinācija. Dažreiz viņi satrakojas, bet kā bija šīs 2 dienas? Vai bija labi, vai bija forši ar viņiem spēlēt? Šī bija pirmā kārta Inferno, ka viņi sāka dirsties, tāpēc viss bija ļoti labi. Atvainojos vārdu. Jā. Miket, kā tev ir spēlēt savu Brenu? Jūs ar viņu esat principā uzauguši dažādās disciplīnās. Vai jums tomēr ir tās attiecības tādas, ka dažreiz aizrādat, bet gan jau kausu pacelt būs forši ar viņu kopā? Mūsu attieksmē kopā tas vienmēr piedarās pie spēles, bet ir patīkami vienmēr vinēt ar Brenu kopā. Redz, cik skaisti pasaka. Labi, Fripā, tu esi viena no tādām uzlācošajām zvaigznēm. Vairs neesi varbūt 17-gadīgais talants, bet tāpatās tu lietas kārtīgi. Varbūt pat tur būs MVP, tur Kārlis pastīsies statistikā. Kāds tev komentārs vispār par šo turnīru, par visām 3 komandām, kuras feisojāt, vai tikai feisojāt 2, es jau aizmirsu, kā tur bija. Bet jā, visas 3. Ir kaut kāda komanda, ko var izcelt, varbūt tā pati Jumprava? Nē, kopumā ir, protams, forši paspēlēt lanus, viss patīkams pasākums, atbraukt kopā paspēlēt. Un es teiktu, ka Jumprava, jā, noteikti bija vislabākā komanda aiz mums. Jā, props viņiem. Jāni, tu spēlēji pret savu bijušo komandas biedru Proksiju, vai kaut kā pirms spēles aprunājāties, ierēcāt, vai tomēr, nezinu, profesionāli nedomāji par viņu, domāji par sevi? Mēs esam brāčkas, tā kā... Kaut ko parunājot. Ok, Klau, vispār kāda vīzija šim sastāvam? Spēlēsiet arī citus turnīrus, vismaz tur ar trijotni, jo it kā jums ir tas VRS kaut kāds ļoti tuvu, kāds plāns? Es nemācēšu atbildēt, bet tad jau redzēs, ko nākotnē rādīs. Krūti, dāmas un kungi, šis ir tas brīdis, kad kādam ir jāiet un jāceļ tas kauss. Es domāju, ka tā ir tā dzeltenā kastīte. Jāceļ ir visa kastīte, es domāju, neizgāz bumbu. Dāmas un kungi, mēs varam uztaisīt šito tēnu, pirms tam pagājušajā gadā nebija. Jā. Dāmas un kungi, par Azeronu Baltijas superkausa 2026. gada čempioniem kļūst komanda Eimkaus! Let's go! Ļoti skaisti, ļoti skaisti. Tūlīt atnezīšu arī medaļas Kažiņu. Tu vari vēl viņiem kaut ko papļāpāt, es domāju, izbaudi mirkli. Ātri, parunā. Kamēr vēl medaļas nāk, Rud, man Sandis nodeva to iespēju runāt par MVP. Un statistika ir pārbaudīta, statistika ir apskatīta, un tev visu turnīru garumā, es nezinu, vai ieskaitot tagad pēdējo vēl finālu, bet visa turnīra garumā tev ir 1,89 reitings.
diezgan spēcīgs reitings. Kādas sajūtas ir nospēlēt Latviju, atgriezties? Pilnīgi cits līmenis, tāpēc arī tādu reitingu parāda. Jā, cits līmenis, bet arī prieks uzspēlēt ar saviem latviešiem, saviem brāļiem, ar ko mēs spēlējam gan Latvijas izlasē, gan spēlējam šovakar uz šīs skatuves, gan arī cerams nākotnē kopā spēlēsim. Pozitīva atmosfēra, labi joki, un te jau tas reitings pats pa sevi iet augšā. Vai jums ir arī kādi plāni? Iespējams. Mēs vakar uzzinājām vienu informāciju, ka varbūt kaut kur uzspēlēs drīzumā, bet tev redzēs. Mēs noteikti gaidīsim šādas zvaigznes kopā spēlējam. Patiešām spēcīga komanda, esat salasījusies, veiksmi jums, un es skatos, Sandis ir atgriezies, tāpēc viņš ir gatavs nodot gan jau balviņas. Jā, es domāju, no sākuma 2. vietu un tad zelta medaļas vajadzēja pacelt to kausu, bet varbūt procents varētu kaut mūziku mums iedot, kamēr tas sudrabs tiek dalīts. Tā, jums katram pa skrīverim un katram pa skaistai medaļai. Tā, lūdzu. Hops. Tā, mūzika būs production roomā. Aplausi 2. vietai, aplausi viņiem. Viņi izgāja visgarāko ceļu līdz lielajam finālam un cīnījās līdz pašām beigām. Un tepat arī tādi paši saldumi no skrīveriem, kas ir atbalstītāji, un zelta medaļas arī. Vēlreiz Aimhaus pieciniekam, dāmas un kungi, viņiem ir tikai kauss, viņiem arī ir mazās šādas te balviņas, tūlītās dabūsim. Tā, 1. Jānim, 2. Robčikam, Kristaram Brensonam, tur Miketa paņēma. 1 Gustam, 1 Rūdim. Paldies vēlreiz, Džeki, būs arī medaļas. Paldies. Un redz, ko arī nāk skaistās Geto Games. DJs guļ, DJs laikam guļ, Aplausi vēlreiz 1. vietai. Ļoti spēcīgi nospēlēja. Vienu kopildi, sudrabs un zelts. Gribat? Saliek kopā bildi vienu. Būs bildīt. Vai te visi filmē? Filmē. Džeks, fočēs? Nāc, skatus. Sabīdamies, neesam sveši. DJs joprojām guļ. Varam iedot šautautu DJam. Let's go! Labi. Jā, dāmas un kungi, principā mazais fotosesijas brīdis. Uzrakstīsim niknējumu uz tā banera bišķi vēlāk. Fočēsi? Jau smaidam. Klusumiņš. Sieriņš varbūt. Ideāli pēc tam būs vēl citas. Bet jā, dāmas un vēlreiz paldies komandai Aimhaus un Jumpravai. Liels paldies viņiem. Šeit laikam fani grib parakstus. Labi, tad varat tos savākt. Ir laiks tad pateikties visiem cilvēkiem, bez kā šis nebūtu iespējams. Pirmām kārtām liels paldies Maksimam, mūsu lieliskajam adminam, kurš zina visu par datoriem. Otrām kārtām liels paldies arī Kārlim, kurš ir Lakstīgals balss, komentēja visas šīs spēles. Liels paldies Aleksandram, kurš ir jūsu taustiņa, kurš ir jūsu kamera, kurš ir jūsu vīzija un ekrāns. Liels paldies viņam par operatīvo darbu uz skatuves. Liels paldies Rodionam, kurš ir vienkārši cilvēks taustiņi, cilvēks režija. Liels paldies viņam par to, kas sakārtoja tiešraidi. Paldies visiem brīvprātīgajiem, kas bija apkārt, kas palīdzēja. Liels paldies Madaram, mūsu cilvēks skaņa, cilvēks tehnika, cilvēks vadi, cilvēks interfejs. Liels paldies viņam. Liels paldies arī Ērikam, kurš bija šī pasākuma producents. Liels paldies galvenokārt Ventspils pilsētai, Ventspils koncertzālei Latvijai, tā ir Sigita. Liels paldies Azaronam, Jānim Imantam un vispār visai viņu saimei. Liels paldies Geto Games par to, ka uzrunāja, ka tic un ka viņiem patīk e-sports. Un tā ir daļa no programmas. Un, ja es kādu vēl nenosaucu, tad arī paldies tam cilvēkam, ko es nenosaucu. Kārlis noteikti. Visi brīvprātīgie. Visi nosaukt, izņemot vienu. Man liekas, tas lielākais paldies ir jāsaka tev, Sandi.
Airiku Rainski par to, ka sarīkoja šo un ka savāca visas šīs komandas šeit, uztaisīja kvalifikāciju, sasauca sponsorus, sasauca cilvēkus, sasauca brīvprātīgos un visu kopā sataisīja, lai mēs varētu patiešām šeit atrasties un izbaudīt lielo e-sporta. Tā kā Sandi, paldies tev un tiekamies nākamajos pasākumos. Jā. Lieli aplausi Sandim! Paldies visiem! Turam līmeni, jā, un nezinu, vācam parakstus kā šīdais džeks. Paldies visiem! Un jā, apsveicam vēlreiz čempionus!